Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Atkal ir nedēļas nogale un esam kopā raidījumā Atklāti par patiesību. Šodien smags temats – alkohola un legālo narkotiku lietošana jauniešu vidū. Iniciatīvas par legālo narkotiku mazumtirdzniecības aizliegumu autoru divu skolas vecuma bērnu tēvu Jāni Galakrodznieku. Labdien, klausītājiem! Jāni, jūs esat nācis ar iniciatīvu. Vispirms, ja drīkst jautāt, kas jūs pamudināja šādu te radikālu soli spērt un pateikt, lai vispār aizliedz jebkādas, pareizi jau, kā Andrejs jau sacīja, absurds jēdziens, legālās narkotikas. Nu jā, tikai nevis legālās, bet legālās pēdiņās. Tas ir pirmkārt, jā. Otrkārt, es pēc savu darbu bieži saskaros ar šīm visām problēmām. Un jo dziļāk viņās iedziļinājos un vairāk ar viņiem, teiksim, saskāros. Ja drīkst atklāt jūsu darbu? Jā, es tādā Rīgas domē, Austrumu izpildirekcijā. Un tieši arī nodarbojos ar tiem jautājumiem, kā video novērošanas, kā drošības jautājums, sēž visās drošības padomēs. Un tāpēc vienkārši sakars ir ar skolām, sakars ir ar bērniem, un es vienkārši aizdomājos par to, kas neviens neko nedara. Sabiedrība absolūti klusē. Kaut kas parādās, ka tur izdaudzīt logi, vēl kaut ko, ja tas ir pirmajās slējās kaut ko parādās un uzreiz pazūd. Ja. Tā ir kaut kāda pilnīgs balstiski ignorants tam visam. Ja. Un tad mēs nolēmām, ka vienkārši, ja mēs neko nevaram darīt juridiski pareizi, tad vismaz jāpievērš sabiedrības uzmanība. Ja. Jāiet pie katra vecāka, jāiet pie katra cilvēka un jāstāst viņam. Viņam vajag izstāstīt patiesību par šo te bielu. Jo, teiksim, es mazliet jau atkāpšos uz nākošiem soļiem, ja, teiksim, pāriešu. Ja. Teikšu tā, ka mēs tajā dienā, kad mēs oficiāli visiem mēdījiem izsūtījām atklāto vēstuli, ja, teiksim, tādos lielos portālos kā Delfi, Apollo, viņi parādījās burtiski uz 15-20 minūtēm. Un pēc tam tikai presa relīze, ja, bez paša vēstules. Ja, un pēc tam viņš viss aiziet kaut kur arhīvos un dziļi un tālu. Ja. Nu, mēs jau to uztvērām kā pilnīgi klaju ņirgāšanos, ja? Jo kad kaut kāda skolotāja, teiksim, nu, viss cieņa pēc skolotājiem, vai ne, bet uzrakst kaut kādu skolu aizkrauklē vai kaut kur uzrakst mazu vēstulīti, ja, teiksim, prezidentam par to, ka tur vajag paaugstināt algas vai ka tur vajag skolu saglabāt vai ko, tad viņš tur karājās 3-4 dienas, ja, teiksim, pirmajās lapās. Ja? Bet tad, kad mēs pieskaramies ar tādu nopietnu problēma, ja, un ka tomēr mēs tajā laikā mums bija 2721 balss, ja, parakstījušies, ja, teiksim, vecāku un skolu darbinieki. Un, teiksim, un tā bija pilna ignorance. Ja. Jūs prāt, kāpēc tāda ignorance? Nu, es domāju tā. Es gribu uzreiz pateikt, ka tas mans personīgais viedoklis, pilsoņu viedoklis, ja, teiksim. Un kad tā ir attiecīga struktūra, attiecīga valsts politiķi, attiecīga likumdevēja politika. Jo, ņemot vērā, es pastāstīšu, teiksim, ja, mēs uzskatām, ka tādas lietas nevar būt bez jumta, kā to saka. Ja. Tā tomēr ir organizēta noziedzība. Un kā organizētai noziedzībai ir kāds tēvs, ir kāds saimnieks tam visam, kas par to visu saņem. Ja tur ir fantastiska peļņa. Ja mēs tā vienkārši rēķināja, tā ir kaut kur 20-30 tūkstoši kārtīgi peļņa. Saprot, nevienam no viena veikaliņa. Tas ir no vienas no tā, kā viņi iegūst to sintētisko. Nu, te jau sacīja 600 lati 40 minūtes laikā. Jā, nu, jā. Labi, tā bija katrā gadījumā. Es personīgi, mēs tā padomājam, mēs nezinām vienkārši tādu tirdzniecības rūpali, ja, kur var saņemt nesodīt, saņemt tā tik vieglu un tik lielu peļņu. Ja, un bez peļņa nevar būt bez saimnieka. Un to mēs ļoti labi redzam, kad mēs izsūtam vēstules mēdījiem, un tas mēdījos parādās kaut kur 3. 5. slējās. Tad tie saimnieki ir arī tas ir mūsu vecāku viedoklis, un arī mana kā pilsoņa viedoklis, ka bez saimnieka tas viss nenotiek, ja, un ka saimnieks ir pašās augšās. Tās Rīgas doma jau savā laikā pirmo reizi griezusies pie ministrijām, griezusies pie Saeimas, griezusies pie likumdevējiem, teiksim, kaut ko mainīt. Nekas nemainās. Ja. Sūta no viena kabineta uz otru, no vienas komisijas uz otru.
no vienas ministrijas uz otro, tāpatās, kā mēs arī saņēmām, teiksim, visas vēstules, ko mēs saņēmām, nu, pašvaldības savienība vēl nav atsūtījusi atbildi, arī prezidenta kungs nav atsūtījis mums atbildi, bet, teiksim, tās atbildes, ko mēs saņemam, tas atkal kārtējas, teiksim, mēs esam pārsūtījuši tur. Kaut gan darba grupās esam tikušies ar šiem pašiem pārstāvjiem, arī Rīgas domē, kad Ušako kungs to visu sauc kopā. Visi tur bija, un visu viedokli mēs jau tāpatās zinām, kāda mums būs atbildi. Tātad secinājums ir sekojošs, ja, kad vajag turpināt šo akciju. Mēs arī domājam par citādiem veidiem, par citādiem iespējām, kā izglītot un pievērst uzmanību sabiedrības, teiksim, un kaut kas ir jādara, teiksim, lai to lietu mainīt, jo vienkārši liels paldies jums, ka uzaicināt uz pārraidi, arī šis ir tas viens no veidiem, kā plašāk publikai uzzināt par to, kas ir legālās pēdiņās narkotikas. Ja? Jo drīz, teiksim, tāpat kā Lietuvā, to var nopirkt Maksims tīklos. Maksims veikalās stāv stendi Kauņā, pieņemsim, ja? Un tajā tu var nopirkt šo te kaļam tīrāmo vielu, ja? Teiksim, ko pēc tam apreibināties. Ja? Un ja pie mums tas notiks, ja? Tas uzskatu, tā ir nacionālā sērga. Tas, jo jādomā, man ir 2 bērni, viens ir liels vidusskolā, 11. klasē, otrs man vēl tikai sāk skolu mācīties, ja, bet, ka es iedomājos, kādā vidē viņam būs jādzīvo blakus ar tādiem pašiem degradētiem bērniem, jo no šādu vielu lietošanas, ja, nav zināmas sekas, ja, bet katrā gadījumā degradācija ir acīm redzama. Un to mēs tīpaši tiekoties ar skolu vadītājiem, ar skolu direktoriem, ar vecāku padomēm, ar tādiem cilvēkiem, kas ar to biežāk saskarās, vai ne, viņi arī visu to ir novērojuši un ļoti labi redz, kādi ir bērni. Nav jau noslēpums, vai ne, kad 90. gadu beigās, kad bija tā lielā kokaīna vētra, heroīna kokaīna vētra, kad mūs te visi lietoja, ja, teiksim, ka tā paudze, tie 18, 19, 20 gadīgie, kas to laiku intensīvi lietoja, šodien viņiem dzimst bērni. Un šie bērni dzimst ar visādām atkarībām. Bērni dzimst ar dažādām novirzēm, ja, teiksim, viņas varētu būt arī neredzams, ja, bet viņas ir. Un tas ir pierādāms ar to, cik daudz mums ir visādi šādi atpalikuši bērnu grupas, skolās ir speciāli kursi un viss tā tālāk, un tur šie bērni tagad nāk. Tā ir tā paudze. Un mēs tās paudzes sekas redzam. Kas būs no šitām sintētiskām narkotikām? Paredzēt nevar neviens. Tā ir taisnība. Bet jūs minat arī savās vēstulēs šos dramatisko statistiku. Faktiski 90%, 80 līdz 90% ir jau lieto alkoholu. Ir kāda statistika arī par narkotiskajām vielām? Nu, katrā gadījumā ir sociālās aptaujas. Sociālās aptaujas, nu, kurš šodien tic pilnībā sociālām aptaujām? Ja, teiksim. Es domāju tā, ka ņemot vērā, kad ir zināma kategorija cilvēku, ja, teiksim, kas ir lietojuši šīs te legālās narkotikas, ja, šos maisījumus, pīpējuši, bet viņi jau nekad neatzīsies un nekad nepateiks. Ja. Vienam varbūt ar vienreiz pietiek, citam, teiksim, vajag atkārtot, ja, un viņš atkal ievelk savus draugus, ja, jo, teiksim, runājot ar vecākiem, mēs esam šādus gadījumus zinām ļoti daudz un biežus, ja, jo tas publiski nekur neskanēs, ja, bet kad bērnu atrod pusizģērbtu, ja, pie operas parkā, pareizāk izģērbtu gandrīz, ja, teiksim, bez dokumentiem, bez nekā, ja, un kad bērnu, viņa vienaudži pēc tam atzīstās, ja, kad, nu, pamēģināt nopirkuši šo zālīti un uzpīpējuši, un rezultātā bērns ir nokritis pusaudzes un sācis sist galvu pret zemi, un tie pārējie visi aizmukuši, ja, teiksim, un no rīta viņi atrod tikai pusnosalu. Padēļ mums arī ir, teiksim, pēc darba rezultātiem mēs redzam, mums vidēji, ja varētu atkal rēķināt vidēji, lai gan negribētos dalīt cilvēkus un tā, pa dienām. Bet ir traģiski tās, ka mēs paņemam to dienu skaidrs, kopš mēs uzsakam pastiprināti kontroli šeit Rupālai, un mēs konstatējam, ka katru dienu mēs dabājam vismaz vienu bērnu aizvest uz narkoloģijas psihiatrijas centru pārbaudē un izpētēji. Un bieži ir gadījumi, kad, protams, tiek izsaukta vecāki, un vecāki pat turpat pieņem lēmumu viņu atstāt. Bērnu
Bērnu atstāt turpatās psihiatrijas narkoloģijas centrā, ārstēšanai, detoksikācijai un izpētēji, jo tik tiešām tās sekas viņas ir neprognozējamas, jo pamatā tur sastāvā ir kaut kāda ķīmija, kuru neviens vēl īsti nav neizpētījis. Tā jau ir tā lielākā problēma. Ja vismaz par alkoholu mēs zinām, ja veikalā pērkot alkoholu, jūs zināt, kāds tur ir sastāvs. Ir receptes, ir tehnoloģija, tu zini, ka tur nebūs piejaukts klāt acetons. Tas varētu būt atkal tajās točkā saucamais. Šeit visa tā parādība, kas šodien staigā pa pilsētu, tā ir viena liela krūtka tā saucamā. Un ņemot vērā, ka viņi arī ražo tādus māja apstākļos, tur neviens nevar prognozēt, cik vai nebūs tas pats ražotājs, jeb tur tas pats pārdevējs pats sapīpējies. Vai nebūs, ka viņš uzlies, tur dubulto devu, kas izraisīs pēc tam neatgriezeniskas sekas uz galvas smadzenēm tiem pašiem jauniešiem. Dramatiski mēs mēģinājām pētīt arī pieredzi, kas ir citās valstīs, skatīties, kādas ir, sekas tam visam, kāda ir šo te personu uzvedība. Ja paskatīties pilns YouTube ar klipiem, tur var redzēt, tur no cilvēka faktiski ir tikai ķermenis, varbūt tās rokas kājas, bet viss pārējais viņš ir tā kā neprognozējams dzīvnieks. Jūs runājat par statistiku, kā Ronald kungs teica, reizi dienā. 365 dienas gadā. Tātad tikai viņi vien, runāja pa valsts policiju, 365 bērni gadā jau tiek vest. Jūs runājat par 60, par 70. Lūk, arī statistika. Dzīve parāda pilnīgi pretējo nekā tas, kas ir uz papīra un mēdījos. Tad parakstu vākšana dotajā gadījumā. Tā nav slikta lieta. Mēs savāksim tos 10 000 parakstu, savāksim vairāk parakstu, un iesim pie likumdevēja ar konkrētiem piedāvājumiem. Tad mēs zinām, ir 10 000, mēs ejam ar konkrētiem piedāvājumiem. Ronald kungs mums ļoti daudz palīdz, ar idejām. Iesim mēs pie viņiem. Ja viņi neko nedarīs, mēs griezīsimies pie visiem vecākiem Latvijas Republikā. Ģimene gan arī ir bezspēcīga. Tāpēc, ka ģimenei tad jāierobežo ir televīzija, internets. Televīzija, mūsu pašmājas seriāli, ārzemes seriāli, filmas ir pilnas ar alkoholu, pilnas ar narkotikām. Un tur visi lieto. Un cik labi, cik forši. Jaunatnes filmas rāda sestdienas vakaros pa dienu. Rāda jauniešiem, cik tas ir labi iedzert, cik tas ir labi sapīpēties. Un arī pie mums šī tendencija vēl trakāk. Ja mēs tagad paņemam tā mana balss, tur mūsu aktivitāte stāv, un tur patās blakus ir otra iniciatīva, otrā vietā. Legalizēsim marihuānu. Saprotiet, ieiet mana balss, jūs redzēsiet, kas tur notiek pašlaik. Viņi savākuši neilgā laikā daudz vairāk balss nekā mēs, pretodamies šīm legālām narkotikām. Un ja būs tāda nostāja, ja būs mums pilna interneti, pareizāk ne interneti, bet televīzija vistrakākais, kas mums ir, kas beidz mūsu nākotni un mūsu jauno paudzi, tas ir televīzors. Nekas nevar būt trakāks. Es, dzīvoju pats laukos, un to es ļoti labi redzu pēc lauku bērniem. Lauku bērni, kad iet filmas, kad kaut kas viņus ārā neredz. Lauku bērniem jābūt ir ārā, viņam it kā teorētiski svaigā gaisā jāpalīdz vecākiem, jāiet pļavā. Nē, viņa nav. Viņa sēž pie interneta, sēž pie televīzora. Un tur visa tā dzīves skaista ir. Kad, varbūt, nedod Dievs, bet, vajadzēs vienam apīpēties ar šīm te legālajām pēdiņās atkārtoja narkotikām, iziet ielā, kādus 3-4 nozūmēt, nedod Dievs. Un tad uzreiz pamodīsies politiķi, tad uzreiz parādīsies aktivitātes, tad uzreiz kā tā, kāpēc vēl nav aizliegts? Kāpēc mums ir jāgaida, kamēr pie mums kaut kas līdzīgs notiks, jo rekur mums ir ziņas no citām pasaules valstīm, mums ir bildi par to nabago Džimi. Mums ir stāsti par Amerikā notiekošām tam apšaudēm kaut kur koledžos, skolās, kampusos. Jā, bet laikam tas tā ir, kamēr nav atnācis līdz manai mājai, tikmēr jau tas neskatīt. Lietas parasti tiek risinātas no likumdevēja puses, tad, kad tuvojās vēlēšanas un tad, kad ir iespēja uzkāpt tribīnē un paziņot, es jūs glābšu. Tad mums ir jāpagaida laikam vēl pusgadu, kamēr sāksies tās aktīvas priekšvēlēšana kampaņas, ka kāda no valdošām partijām beidzot to